Labdien! Čau! Endijs, ja? Ilze. Mēs mazliet zinām, mēs Ogrē vispār viens otru zinām. Protams. Mēs 20 000. Nu, vienmēr sakot, es esmu salicis visus produktus, to, ko tu esi sarakstījusi priekš saviem ķīniešu ēdieniem. Tā kā mana meita pieteica man šim šovam, tad es to uztveru kā super privātu stundu pie profesionāla pavāra. Jā. Nu, tad tā arī attieksimies, un tad ejam un ķeramies klātam. Paldies, Elvī. Paldies! Ja mūsu mājsaimniece pavārs Endijs no Vairāk saules jau pazīst, tad skatītājiem varam pastāstīt, ka Ilze Patmalniece ne tikai aizraujas ar garšīgu ēdienu gatavošanu, bet ir lieliska modes māksliniece, gluži tāpat kā viņas māsa Elita Patmalniece. Tāpēc arī Ilze labi zina, kādā frizūrā šodien stāvēt pie plīts. Es vispirms sataisīšu matus īpašā ķīniešu veidā, lai man netraucē. Ja puse no uzvaras, es teiktu. Protams, pociņos ir spēks. Šodien abiem padomā kaut kas ļoti eksotisks no austrumiem, un abiem šķiet, ka tas būs īstais ēdiens gavēņa laikā. Es gribēju tagad tādus veģetāros nūdeles ar dārzeņiem, un tad to, visu to atsevišķi. Tas varbūt, ja kāds vīrietis ēdīs. Un īstenībā gavēnis jau nav gaļas neēšana, bet atsacīšanās no sliktām lietām. Tieši tā, ka šodien varbūt jūs atsakaties vienkārši no latviešu virtuves. Turklāt Endijs ir ļoti gandarīts par šāda ēdiena izvēli, jo pats ir stažējies pavisam īstā Taizemes virtuvē un var dalīties pieredzē. To, ko saka, ka neēdiet uz ielas, tas ir pilnīgi... Kā lielākā laime. Nē, tas ir, zini kāpēc? Tāpēc, kad ļoti labā restorānā, piemēram, šādi griezt un ik pa laikam šitā aizmest prusaku prom, tas ir vispār pilnīgi easy. Bet vienmēr cepti prusaki, tas jau uzreiz katru ēdienu sastāvdaļa. Jā, viņi nesadīja šitā, atkal lien uz, vēl viens prusaks, Un tas nav tādā pažobels, tas ir restorānā, kas ir ļoti labs, vienkārši viņu ir tik daudz, tev nav vērts viņus nīdēt. Tas ir tā kā apmēram mēs mušas dzenam projām, ja? Tas būtu, tā kā tu fermā vienkārši ik pa brīdim izpūst, un tas atkal ir mušas, ja? Tāpat arī ar tiem prusakiem. Endijam tik ļoti patīk gatavot, ka viņš pat ir gatavs visu izdarīt Ilzes vietā. Tomēr mūsu mājsaimniece gluži ar to nav mierā. Es visu tev sacepu tagad. Es gribu pati cept parādi. Es visu ceptu fritierī. Labi, no šitā man bail. Jā, tad ir šitie te dārzi. Es varu to zūgt. Jūs šitādus maisiet ar šitādiem te? Šitā jau klasika ir. Ja draudzene neprot tev gatavot ķīniešu ēdienus, tad vajag izvēlēties citu draudzeni. Jā, tomēr šo to nāksies uzticēt pavāram, bet nes kā vēl viss sanāks, jo tā vien izskatās, ka arī Endijam nepieciešami palīgi. Толик, слушай, а где все эти соуса воковские? Нет, эти, которые карри, все у них. Все без проблем. Pagaidiet bišķiņ, mēs to apstīsim. Rekur. Un es gribēju tur tos bambusu dzinumus pielikt un šitos te sprautus. Tā, bambusu dzinumi bija. Tā, to mēs atradīsim. Šie tā kā leduskapis, vai ne? Reku ir kaut kādi. Nē, tie makaši arī makaroni. Es tev pielikšu, es to paprasīšu, lai virtuvē tev atgriež vaļā šitos te brīnumus. Man ir kartupeļu cieti pazudusi. Reku ir bija pa grozā, reku ir skaties. Nē, bija kartupeļu cieti, viņa bija. Atšķēdīt ar ūdentiņu jau? Jā, atšķēdām mēs paši. Jā. Abi pa virtuvi rosās kā cimdiņš ar rociņu. Endijs Ilzes vokpannu uzpasēja kā savējo, un tikai tad, kad Ilzei viss ir gatavs, ķēras pie sava ēdiena gatavošanas. Man būs zupveidīgais, jā? Cik smaržīgs. Tā, lūdzu. Paldies. Tā, tu vari garšot, un mēs praktiski taisamies un braucam prom. Šī pasākumā vislabākais tas, ka mums aiz sevīm nebūs jānovāc. Mēs tagad pieceļamies un ejam prom. Bingo! Un tas ir vispār pārsvarā, kā fantastiskie vīrieši virtuvē strādā. Jā. Garšo. Tāpēc viņiem sanāk tik garšīgi, ka viņiem nav jāvāc aiz sevis. Šoreiz nevis degustātori dosies šurp, bet ķīniešu ēdieni tiks vesti uz Star FM studiju. Pa ceļam gan Endijam gadās neliels misēklis. Bet viss beidzas laimīgi. Daudz netrūk, lai es iesprūstu šī pasākumā. Vai labdien, ciemiņi!
ciemiņi, baibā! Mēs piedalāmies jau arī televīzijas raidījumu pārraidē. Tātad mūsu paralēli filmē Bez tabū kolēģi. Ja? Viņiem ir, kā izrādās, ļoti labs darbs. Viņi noorganizē sev tā visu, lai viņi var paēst pie viena arī. Tā Kinza, koreānis. Tāpēc jā, Ko? es teiktu tāds Bet jūs taču paši arī ēdīsiet. Mēs ēdīsim pēc tam. Jā, Endijs. Nē. Iespējams, ka vienreizējās lietošanas trauki degustatoriem tā sajaukuši galvu, ka nākas visai ilgi domāt, kurš ko gatavojas. Tomēr mēs ar nepacietību gaidām spriedumu. Es saku, Man liekas, ka Ilze. labi, es piekrītu par zupu, ka varētu būt Ilze. Bet es mainu savas domas par šiem. Tas, kur bija salātiņi ar gaļiņu, un kur nebija makaroni. Manuprāt, tas ir Endijs. Jo Endijs varbūt tā vairāk uz tādu vienu konkrētu, kā viņš tur būtu mums kaut kas ļoti jāsagaršo, un Ilze ir vairāk ielikusi tos makaronijas klāt. Tā varētu būt? Kaut kas priekšā teica, ka tas ir Ilzes. Ka tu, kaut kas, bet tikpat No labi. sirds, vai ne? No Jā. aizsardzības Tā gribēju, lai labāk. Šitas mans, šitie te mani. Un ko tad viņš teica? Mēs ar pilnīgi nošāvām. Absolūti greizi. Arī man pilnīgi viss. Bet tas ir kompliments gan vienam, gan otram. Vai tad jūs restorānā tik daudz garneles zupā liekat, ko? Vai te jums ir izdevīgi, ka jums nav zupas pēd uzreiz klients? Jūs jau teicāt, ka zupa ļoti garšīga. Jā. Super, to arī vajadzēja noskaidrot. Tā kā abi degustatori bija pārliecināti, ka pavāra ēdienu gatavojas mājsaimniece, tad rezultāts ir 1-0 mājsaimnieča labā. Neko darīt. Šo Tie divi tie neskaitās. Tie neskaidrs.